Dāmas un kungi, mums Rietumu banka šodien ir tāds lieliska diena. Mums ir liels prieks, ka jūs visi esat atraduši laiku, lai būtu kopā ar mums. Tas ir tiešām liels prieks redzēt pie šeit banka mūsu izcilu mākslinieku. Un viņš ir šodien varonis, kas ir šodienas izstāde, un es gribu dot viņu vārdu. Paldies visiem, un jūs esat vienmēr ļoti laipni gaidnieki šeit, Rietumu banka, un kā arī māksla ir arī gaidnieki šeit. Lūdzu. Es uzreiz izstāstīšu par tiem darbiem, kas faktiski šī izstāde ir sakombinēta no apmēram 5 gadu darbības cikla, kur lielāko daļu sastāda darbi, kas bija eksponēti 10. gadā Valsts mākslas muzejā, un tad vēl daži tie, kas bija iepriekš izstādīti manas ilgstošās galerijas Sannas Krejas galerijā Daugava, un tad 2 ir jauni, tāpēc, ka mūsu ģimenē ir jauns iemietnieks Ādols, kas ir tas suns, franču buldaks, un tas ir viņam veltīts darbs. Bet būtībā te ir tāda, es savās gleznās vienmēr mēģinu, manuprāt, risināt kādu problēmu gan emocionāli, gan filozofiski, jo glezniecība vairāk vai mazāk ir mākslinieka domu atainojums, un tās pārējās, ko jūs redziet uz gleznas, faktiski savā veidā jūs redziet to mākslinieku, jo, kā es saku, nevienmēr suns ir suns, nevienmēr cilvēks ir cilvēks, bet faktiski tās ir domas. Un es mēģinu ar krāsu lielākoties izteikt kaut kādu savu emocionālo stāvokli, kas, ja viņš nonāk pie jums, tad tas ir labi. Tad ir notikts mākslas akts. Un tāpēc es ceru, ka jums būs prieks atkal viņas ieraudzīt. Paldies! Galerijai Daugava, kas uzaicināja mani sarīkot šo izstādi. Lūdzu, aicinu visu pie galvas, varbūt mēs varam turpināt, tad es normāli gaisu.